Labvakar tie, kas aizputē, labvakar tie, kas Daugavpilī, labvakar tie, kas Bļaviņās, un labvakar tie, kas arī, cik mums zināms, Austrijas galvaspilsētā Vīnē un citās vietās sāk šķirties no tā, ko mēs tik ļoti mīlējām 21 gadu. Un, lai mēs sāktu šo pasākumu, kā jau īstos, labos, sirsnīgos skapasvētkos, mums ir jāsāk ar paldies. Es gribētu pateikt paldies, es ceru mūsu visu vārdā, Aivaram Lembergam. Paldies Andrim Šķēvam. Paldies Aināram Šleseram. Un paldies viņu draugiem par to, ka viņi 21 gadu ir dāvājuši mums mācību. Vai mēs būsim kaut ko iemācījušies? Vai mums ir kaut kas pielicis? Kurš teica nē? Parunājiet ar viņu nedaudz. Šī vakarā tiešām mēs gribam, kā teica Māris Sirmais, kura kamēr diriģents, varbūt mazāk dziedāsim, vairāk domāsim, ko darīt. Es domāju, ka dziesmas neizpaliks, viņām ir jābūt, vai ne? Bet vispirms mēģināsim saprast, kas mums ir darāms, lai tās lietas var mainīties un ko mēs paši varam darīt. Varbūt mēs varētu palūgt sākumā ar runu uzstāties cilvēku, kurš vecāka gadagājuma cilvēkiem ir izteikts inteliģents, augsta mēroga kultūras cilvēks, aktieris Juris Strēnga. Labvakar! Man vispirms, tāpat kā jums visiem, ir tikai viens jautājums. Mēs esam cietēji, jā. Mēs esam apbrīnojami pacietīgi cietēji, jā. Un mēs esam ārkārtīgi īpatnēja tauta. Varbūt, ka no mums tiek prasīts pārāk daudz. Bet tikai pie mums tiek svinēti kapu svētki, tikai pie mums spēj nodzīvoties līdz kliņķim, pēc tam mierīgi aizvērt durvis un nodzēst gaismu, eksodus uz citām zemēm, apsolītajām zemēm. Un tikai pie mums jaunie cilvēki un pat bērni sapņo būt par politiķiem un miljonāriem, vārdu sakot, oligarhiem. Tad ar ko tad mēs cīnāmies? Jā, varbūt, ja pieņem, ka tas ir slikti, tad kas ir labi? Tā kā pie igauniem. Vai ir palikusi vēl kaut kāda izeja? Varbūt eksodus pie viņiem, pie kaimiņiem, kuriem iet labāk. Vai arī varbūt uzaicināsim Igauņu gubernatoru, kas savadīs šajā īpatnējā zemē visu kārtībā. Vai darīsim paši? Darīsim paši vai uzaicināsim gubernatoru? Paldies! Tā ir mūsu atbilde. Sen nebija dzirdētas publiskas runas ar vārdu eksodus. Tāda sajūta, ka varbūt kultūrai nedaudz jāatgriežās, vai ne? Paldies Strēngas kungam. Un tagad varbūt mēs varētu ķerties pie pirmā uzdevuma mums, varbūt uz nākušajiem 3 mēnešiem, nākušajiem 20 gadiem. Mēs gribam runāt par principu, par nesadarbošanās principu. Ka mēs 7 reizes nomēram un vienreiz nogriežam, vai vienreiz piekrītam darīt kaut ko tādu, kas ir sadarbošanās ar cilvēkiem, kas veicina oligarku kultivēto sistēmu.
par nesadarbošanās principu Baiba Sipeniece. Labvakar! Man kauns atzīties, bet šie ir mani pirmie kapu svētki. Tā ir taisnība. Es pirmo reizi dzīvē esmu kapu svētkos, un ziniet, man patīk. Tik daudz jaunu, skaistu ļaužu, un tik skaistu, nobriedušu ļaužu apkārt. Un vēl jo patīkamāk, ka tik daudz cilvēku tieši kapu svētkos uz mani skatās. Par nesadarbošanos. Jā, vispirms mēs gribējām šodien veikt tādu attīrīšanās darbu, sākot ar sevi. Un pietiek dzīvot ar to kompromisu sajūtu. Es, godīgi sakot, esmu grēkojusi šajā jomā, jo katru dienu es veicu kaut kādu kompromisu ar savu sirdsapziņu. Un ziemā man zvanīja no mūsu brīnišķīgās pilsētas Ventspils un uzaicināja vadīt Ventspils jūras svētkus 9. jūlijā. Es zinu, cik šie svētki parasti ir vērienīgi. Es zinu, kāds budžets tur tiek tērēts. Un es zinu, ka tādus svētkus nevar atļauties neviena cita pilsēta Latvijā. Un es zinu, kāpēc tādus svētkus nevar atļauties neviena cita pilsēta Latvijā. Vai tas ir godīgi? Es sev jautāju. Un veicu to mazo apkaunojušo kompromisu. Es teicu, jā, tas ir godīgi. Gal beigās viņiem tā laime dzīvot tādā pilsētā, izdevīgā vietā, kur ir jūra, starptautiskas ostas. Un sev es aizmirsu atgādināt, ka tur arī viens cilvēks, kas ir iztirgojis manu zemi, kurš ir atņēmis, es ceru, ne līdz galam, bet tomēr mēģina atņemt maniem bērniem dzimteni. Es nevēlējos iztēloties to nākotni, kad iespējams man ar saviem mazbērniem vajadzēs sazināties Skype'ā, kā to dara tūkstošiem latviešu vecmāmiņu. Un es devu savu piekrišanu, un mans kolēģis Valters Krause, kurš arī šeit ir, laipni piekrita. Un ko tur liekties? Ne jau arī tikai tas prieks par to kopā būšanu ar ļaudīm bija tas viens dzinuls, bet, protams, arī honorārs, kurš nebija nekāds mazais. Bet tad pēdējo nedēļu notikumi manī apmeta kūleni, un es sapratu, vai nav gana sev melots, vai nav pārāk daudz kompromisu, vai tu nesāc sevi padarīt par šī cilvēka vaseli, vai tik viņš gadījumā nesāks domāt, ka viņš ir labs cilvēks. Un es pieņēmu lēmumu, un es saprotu, ka tas nav nekāds varonīgs gājiens. Un mans kolēģis Valters Krause arī pieņēma lēmumu, kamēr šajā pilsētā valdīs mazais barons, mēs tur nevadīsim nekādus pasākumus. Un, Aivor Lambert, es gribu, lai tu zini, es zinu, ka tev ļoti iespējams ir daudz naudas. Ļoti iespējams, ka ir tev tik daudz naudas, cik mums visiem šeit kopā sanākušajiem nav. Ļoti iespējams. Bet tev ir viena lieta pazaudēta, ko tu nenopirksi par nekādu pasaules naudu. Tas ir labais vārds. Tu viņu esi zaudējis uz mūžīgiem laikiem. Un to pašu es gribu teikt par tiem pārējiem viņa amata brāļiem un viņu pakalpiņiem.
Es ceru, ka mēs neesam vēl atdevuši viņiem savas pēdējās sirdsapziņas paliekas. Es ceru, ka mums ir vismaz tik daudz spēka, lai viņiem pateiktu, ej, puiši, mums ar jums nav nekā kopīga. Dusiet mierīgi! Kāds talants tiek aizlaists vējā. Mums būtu bijusi lieliska tautas kapu svētku izvadītāja, vai ne? Paldies Baibai par viņas lēmumu, paldies arī Valteram Krauzem. Es domāju, ka ir vēl daudz tādu cilvēku, kas var uz to sadūšoties. Mans stāsts ir tāds pats. Mēs esam 21 gadu dzīvojuši sistēmā, kurā krāsas ir pārjaukušās, un mēs nezinām, kurā pusē mēs visi esam. Es neesmu bijis nekad nevienā politiskā partijā, neatbalstījis kādas kampaņas, un es gan izieku kā tādu dimantu oliņu esmu. Bet šogad, mēģinot palaist izglītības projektu, vienīgā televīzija, kas nāca pretī, un tiešām nāca pretī, bija LNT. Diemžēl man ir jānodefinē arī pašam sev, ka kamēr LNT nenodefinē, kas ir LNT un par ko stāv LNT, es šādu projektu LNT nevaru laist. Šeit nav runa par noliekšanu, šeit nav runa par nerunāšanu. Šeit ir runa par to, ka mums ir jāsaprot, ka mēs gribam atklātus un godīgus principus, lai mēs zinām, kā spēku mēs vairojam. Tagad es gribētu dot vārdu Ilgai Reizniecei, folkloristei, mūziķei. Labdien! Labdien, mīļie, jaukie, skaistie, burvīgie, gudrie! Kāpēc mūsu Latvijā tik burvīgi neiet? Vai vaina ir viņos vai mūsos pašos? Es jums pastāstīšu par latviešu folkloru mazliet, par viņas tādu mazāk zināmo pusi. Latviešu folklorā un mitoloģijā materiālo, jeb lielisko pusi pārstāv mātes. Māra un daudz mātes. Visiem zināmas ir meža māte, tur jūras māte, putnu māte, kapu māte, zemes māte. Bet ir viena māte, kas ir tāda diezgan nepazīstama un tā kā aizmirsta. Tā ir Gausa māte. Pazīstat tādu? Gausa māte varbūt daži nepazīst. Pazīst viņas pretmetu, pazīst negaušus. Man liekas, ka oligarhijā latviskais nosaukums būtu labs negausis. Un mums ir liela negauši, bet katrā arī mūsos pašā ir kāds negausis. Latvieši agrāk neteica labu apetīti, viņi teica sātu un gausu, jeb arī dievs gausē. Mūsu sveņš prata iztikt ar mazumiņu, bet es atkārtoju, mēs runājam par lielisko, par materiālo, negarīgo pusi. Un Gausa mātes mīļākais teiciens ir bagāts, kam pietiek. To es skolā bērniem esmu mācījis, un tam mums ļoti interesants sarunas bijuši, kādas ir. Apstāties vienā mirklī. Jo, ja tu neapstāsies, tad to vajadzēs vienmēr vēl un vēl. Atceraties, es runāju par materiālo pasauli. Jā, Gausmāte, nu ko, es novēlu katram mazajam negausim, lielajam negaušiem sadraudzēties ar Gausmāti. Vai es pat esmu bijusi gausīga? Es domāju, ka Ilģiem ir palēmējies, mēs neesam bijuši galma muzikanti. Nav man jāslēdz bijis liela kompromisa ar sirdsapziņu, bet, protams, arī mums ir bijuši reizes un vietas, kur mēs esam spēlējuši, ka varbūt man negribētos tur spēlēt. Jā, bet es domāju par to Gausmāti. Draudzēsimies ar viņu visi. Paldies! Paldies Ilgai Reizniecei. Kamēr gatavojas mūsu nākušais runātājs, runājot par šo nesadarbošanās principu, es gribētu jums atgādināt, ka mūsu lielais korupcijas klucis, kurš tiks aizdedzināts pēc apmēram pusstundas, ir pašā viņā galā, un tiem, kam ir sagatavoti šie laišanai upē paredzētie mākslas radošie objekti, tas būs
teju pie paša gala, kur ir asfalta segums, tur ir tāds trepīts lejā. Tā ir tā vieta, kur to varēs izdarīt, bet tas būs apmēram pēc pusstundas. Un tagad es gribētu pieteikt šī svētku vakarā runātāju, kurš ir viens no izcilākajiem, labākajiem reklāmas speciālistiem Latvijā. Reklāmas klipu režisors. Ja jūs redzat labu partijas reklāmu, varbūt arī produkta reklāmu, tad viņš ir režisors tādām reklāmām. Latvijas reklāmas industrijā cienīts un respektēts cilvēks. Kā viņš pats saka, esmu taisījis reklāmas praktiski visam. Vārds Aivaram Čibžulim. Labdien! Īsumā izstāstīšu, kas es esmu un kāpēc es stāvu. Esmu viens no tiem talantiem, kurš izdomā veidus un koncepcijas, kā likt jums balsot par vienu vai par otru partiju, ja par kādu konkrētu cilvēku. Esmu reklāmists, esmu talantīgs reklāmists. Tātad, neko nesaprotot no politikas un nemaz nevēloties iedziļināties, es radu dažādus tēlus. Tēlus, kādiem jums viņi jāsajūt. Restīvi, es mēģinu jūs manipulēt uz domām par cilvēkiem, ka viņš ir foršs, viņš ir ideāls, viņš ir virscilvēks. Schēma vienkārši. Vienalga kādām metodēm jāpadara, lai konkrētā partija jums patīk. Daram, teiksim tā. Teiksim, ka visi pārējie melo un zog, a mūsējais nē. Davai, tas strādā. Ja daram tā. Teiksim, ka ja izvēlēsi šito foršo, gudro, sirsnīgo virscilvēku, tad nāks sliktais ar rētu uz sejas no meža un tevi apēdīs. Restīvi, es varu arī jūs sabiedēt, jebkādu emocionāli ievirzīt. Bet apgalvoju vienu. Es neesmu redzējis, lai kāds mani ieskaitot domātu par sekām. Man ir milzīga pieredze, un es apgalvoju nekad. Es konkrēti nekad neesmu domājis par sekām. Es esmu domājis tikai par klientu, un lai viņš vinnē un uzvar. Un šajā minūtē es gribu pateikt, ka no šī brīža es kategoriski boikotēju jebkuras oligarhu kustības sevī un ārpus sevis. Es vairāk nesadarbojos. Varat man nepiedāvāt. Es gribu uzņemties atbildību. Es beidzot esmu saņēmies uzņemties atbildību par savu realitāti. Man vairs tas nav interesanti vainot kādu citu, it kā viņš dzīvo un lemj, aiztatik tā, kā aizlidošanas žūrijā. 5.1, 6.9. Un es māku slidot nekā, es vienkārši kritizēju. Paldies, pietiek. Es gribu piedalīties šajā procesā, kuru mēs nosaukuši par dzīvi. Es gribu dzīvot. Tā ir mana realitāte. Es jūs priekšā svinīgi solos iedziļināties katrā darbā, ko es daru. Domāt vairākus soļus uz priekšu, nevis par naudas atalgojumu, bet par globālāku cilvēku perspektīvu. Nevis dzīvnieciski domāt par šī mirkļa cukuru gabaliņu, bet būt tālredzīgam. Es tāpat kā jūs katrs esmu šīs fifīgās valsts līdzīpašnieks. Un man vairs nav nospļauties, es esmu pietiekami iztizlojies, piedodiet. Es slēdzu iekšā ignoranci. Cienījamie oligarhi, neuztraucieties, jūs zinat, ka Latvijā ir vēl pāris reklāmas speciālisti, kuri orientējās tieši jūsu lauciņā, nesaukšu vārdus stenziniekam un lietniekam. Izrealizējieties kārtīgi. Es no tā esmu ārā. Izlasīju stāstu, ka Īslandē tauta esot vienojusies par valsts izzadzēju boikotu. Teātra izrādes nesākās, kamēr kāds no šiem politiķiem sēž zālē. Oficianti atvainojās
Sorry, mister. Es nevaru jūs apkalpot. Un mums ir jādara tieši tas pats. Netērējamies uz viņiem dusmojoties un nosodot, jo mēs esam tādi paši. Vienkārši saprotam, atšķiram, domājam līdzi, ko es daru, uz kuriem tas ved, kāds tam būs rezultāts un vai manai valstī mana rīcība ir noderīga. No šī brīža es uzņemos atbildību par savu dzīvi un novēlu mums visiem vēlēties redzēt, dzirdēt un runāt. Sirsnīgi pateicos. Благодарю. Aivars Šķirželis. Cilvēks, kas ir tapis par pāris tūkstošiem eiro gadā nabagāks. Un viņš izstāsta ar to tīri apmierināts. Paldies, Aivar. Kā jau šī pasākuma kurators grib atgādināt. Tur galā mums būs korupcijas klucis, un tur arī jūs varēs palaist savus peldošos, degošos objektus. Un uz to laiku, bišķiņ pēc 8, tad arī varēsim dedzināt savus svecītes, ja mēs būsim piekrituši un vienojušies, ka mēs varam sākt jaunu ceļu mūsu rīcībā. Es gribētu tagad palūgt mūsu kapu svētkos arī debitēt cilvēku, kurš laikam arī nereizi tur nav aicināts muzicēt. Tiešām kāpēc? Gustavs Butelis. Labdien! Здравствуйте! Es vēl joprojām esmu reperis, tāpēc runāšu par sevi. Kādu laiku atpakaļ absolūtā kategorismā, principā es absolūti par to biju pārliecināts, ka es visu par visu zinu. Ja man kāds kaut ko teica, man reakcija bija vienmēr vienāda. Es zinu, neiedziļinoties. Un, ja mums sākās saruna par kādu arī, teiksim, vai politiķi, vai vispār cilvēku, ar ko ir nācies strādāt un kaut kādā veidā vilties, tur uzreiz nāk klajā tāda vainošanas jūra. Līdz brīdim, nesenā pagātnē, man kaut kas bišķi nobruka, es iegāju tādā emocionālā bedrē, un tajā brīdī man tā kā tas kaut kas norezonēja, un es sapratu, ka es vispār neko nezinu. Es pat nezināju, kur spērt nākamo soli. Un viss tā iepriekšējā man pieredze man pašam salikās diezgan mistiska. Un es sapratu, kas bija tas bremzējošais faktors, kas man pašam arī neļāva attīstīties, saredzēt, sadzirdēt citus un virzīt sevi kaut kur uz augšu. Ir sevis attaisnošana, mūžīga, nepārējoša sevis attaisnošana. Jebkurā momentā, ja kāds cits kaut ko izdara, cūka nelietis. Es nesaprotu, kā tā var darīt. Ja es tā izdaru, come on, man taču jābaro ģimene. Man taču ir jāēd. Gal galā man nav laika. Parunāsim par to citreiz. Un šādā formātā dzīvojot, būtībā arī nekas uz priekšu neiet. Un kamēr ir šis sevis attaisnošanas formāts ieslēgts, kamēr deg zaļā lampiņa man virs galvas šim formātam, tikmēr es nekad saprast citus nevarēšu un virzīt sevi uz priekšu arī nevarēšu. Ļoti elementāri, manī šī sevis attaisnošana liedz pat man ieraudzīt kaut kādas manas sliktās īpašības. Jo es vienkārši viņas neredzu. Katrai manai īpašībai, katrai manai izpausmei ir arguments. Un es domāju, ka ļoti daudz pēdējā laikā runāju, ka mēs ieejam jaunā laikmetā, un es domāju, ka tas arī ir viens no tiem formātiem, kas ir jāmaina. Sevis attaisnošana ir jāslēdz ārā. Un es jau pirms kādu laika sev nosolījos, un tagad arī nosolos jums,
ka mani tas vairs neinteresē attaisnot sevi nevienā punktā. Mani interesē augt. Un es ceru, ka arī jūs interesē. Beidzot sevi attaisnot, kad tikko es beidzu sevi attaisnot, nāk uzreiz nākamais punkts, tie ir risinājumi. Ko darīt? Un pēc šiem risinājumiem ir arī darīšana. Būtībā es neko jaunu nepateicu. Un es domāju, ka visi jūs zinat, un tā ir mūžsana patiesība, ka viss sākas no sevis. Jūs to zinat? Baigi maz to zinat. Jūs zinat, ka viss sākas no sevis? Lūk, un viena lieta ir to zināt, un otra lieta ir rīkoties tādējādi. Es jums novēlu darīt. Paldies par uzmanību. No šī brīža Latvijā kapu svētki nekad nebūs vairs tādi, kā viņi bija līdz šim. Uzstājās un runa teica reperis. Paldies Gustavam!